Amen. Amen. We thank God so much for today. Mēs pateicamies Dievam par šo dienu. We bless the Lord for yet another opportunity. Mēs pateicamies Dievam par šo iespēju. There are certain things we can't take for granted. Mēs ir lietas, ko mēs nevar pieņemt paši par sevi saprotam. There are certain things when they happen in our lives, Ir lietas, kas notiek mūsu dzīvēs, we are not supposed to take them normal. mums nevajadzētu viņus pieņemt, tā ir parasta lieta. In the night, Naktī, when we lie on our beds, kad mēs guļam savā gultā, maybe we will be chatting, we will be having chat with our friends on phone, varbūt mēs sūtam īziņas saviem or maybe we draugiem, will have families around us. varbūt mums ir ģimene apkārt, There can be husband and wife on the same bed, jā, varbūt vīrs ar sievu pašā gultā, children in the same house, un bērni tai pašā namā. and we simply say good night, Mēs vienkārši sakam ar labu nakti. or I'm going to sleep, Es eju gulēt, and then we go. un tad mēs ejam. But I don't know whether we have asked ourselves, Es nezinu, vai mēs esam uzdevuši šo jautājumu sev. how many of us here Cik daudz no mums šeit can really tell me var pateikt man, the time that you fall asleep? tai laikā, kad tu ej gulēt, You can tell me the time you went to bed kad tai laikā, kad tu ej gulēt, and the time you woke up. Oh, I woke up, it was so and so, you say the time. un arī to laiku, kad tu pamosties, But how you fell asleep, you have no idea. bet tas, kā tu aizmigi, tu vispār nevari iedomāties. And I don't know some of us if you have experienced that before. Es nezinu, vai tu esi piedzīvojis to, You can be having Līdz your šim. mobile phone with you, kad tev ir mobilais telefons going rokās, through social media platforms. un tu tur ej cauri, You check visam. WhatsApp, Tu ej WhatsAppā, you check your Facebook, Facebookā, you go to TikTok, TikTokā you go to other platforms. un citās platformās. But all of a sudden, you just go off. Un vienkārši pēkšņi tu atslēdzies. You wake up to see your phone on you. You did not even charge it. You forgot to even charge the phone. Un tu pamosties no rīta un telefons stāv uz tevīm. You slept and forgot that you have to put the phone on charge. Un tu aizmirsti, ka viņš ir jāuzlādē pa nakti. And there are some of us, Un kādu no mums, I don't know how many of you have experienced that too. vai es nezinu, cik daudz no jums tāda pieredze bijusi. Somebody can call you, Kāds var tev or pazvanīt, you can call somebody on the phone. un tu kādam var pazvanīt. You will be talking to the person, Tu runā ar šo cilvēku, and by the time you realize you are gone. un tu aizmiedz pēkšņi. So in the morning, Un no rīta the person calls you back viņš cilvēks zvan tev and atpakaļ. tells you that I was talking to you, Un kad viņš saka, tad, and kad at es that point, runāju I ar was not tevi, hearing anything from you. un tad es sapratu, ka es neko nedzirdu no tevis. I only heard you snoring. Un vienkārši es dzirdu, ka tu sāc krākt. What happened? Kas notika? And I believe some of us too, it's the opposite. Un es zinu, ka kādiem no mums tā ir You bijis. can be talking to somebody on the phone, Un tu ar kādu runā, and then by the time you realize, un tu saproti pēc kāda the laika. person is talking about a different thing. Bet tas cilvēks runā par pilnīgi citām lietām. And now when you talk, it's as if the person is responding or not responding. Un tad, kad tu runā, tu saproti, vai cilvēks tev And that will be the end. You will not hear reaģē anything vai again. nereaģē. And you will not hear anything again Un tad ir moments, kad tu vairs nekā nedzirdi no until viņa, the next morning. līdz nākamam rītam. And there is one funny thing too. Un vēl kāda tāda lieta. You call somebody and talk to the person on the phone. Tu zvani kādam cilvēkam, The person will respond correctly. un tas cilvēks tev atbild tā, ka vajag. But in the morning, Bet no rīta the person will call you again šīs persona atkal tev and zvana then ask you, did you call me? un prasa tev, vai tu man zvanīji vakar? When you called me, what did I tell you? Un tad, kad tu man zvanīji, ko es tev atbildēju, It happens. tas notiek I dzīvē. personally have experienced that before. Vai tev ir bijusi tāda pieredze? I'm trying pirms? to draw your attention to something. Es cenšos tavu uzmanību pievērst kaut kam. That we have the willpower Mums ir gribas spēks to lie on our beds. Gulēt savā gultā, But as to sleeping and waking up, it takes God. bet lai tu varētu aizmigt un arī pamosties, tas ir pateicoties I Dievam. know of some couples that went to bed on the same bed. Es zinu kāds pāri, kas ir kopā aizgājuši gulēt, The wife said to the husband, good night, my dear.
Un sieva un vīram saka ar labu nakti. And the husband to good night, my love. Jā, viens otram viņi saka ar labu In nakti. the next morning, Un no rīta one woke up viens and pamostās, the other person was dead. bet otra persona vairs nepamostās. At times too, in the middle of the night, Bet ir laika, kad tieši nakts Something vidū happens. kaut kas and notiek. that's all. Un tas viss. You have no idea Tev nav pat idejas, for you to have life here. ka tev ir šī dzīvība šeit. There are certain things, if you understand, Ir lietas, ko tu saproti. you will always thank God rather than always complaining of what you don't Tu have. vienmēr vari pateikties Dievam, bet ne kurnēt par lietām, ko tu nesaproti. And anytime we gather as Christians, Un kad mēs pulcējamies kristieši there kopā, are two things that I want to always tell you. un es gribu divas lietas vienmēr pateikt. If you have life, Ja tev ir dzīvība, you have two hands operating, ja tev rokas you have darbojas, eyes to see, acis, kas redz, ears to hear, ausis, kas dzird, legs to walk, kājas, kas staigā, mouth to talk. un mute, kas If runā. you have life Ja tev ir and you dzīvība, have health, un tev ir I'm veselība, talking of perfect health, un es runāju par labu count veselību, yourself blessed. tad skait, ka tu esi Because svētīts. there are people who are also going to church, Bet ir arī cilvēki, kas arī iet uz but draugu, somebody have to carry them. bet kādus arī pat ir jāatnes uz draugu. There are people at the hospital Ir cilvēki, kas ir slimnīcā, who have joined church services on TV. kuri pieslēdzās sapulcēm caur internetu. They wish they can join the saints. Viņi gribētu būt ar mums kopā. They have the idea, Viņiem ir ideja, but the strength is not there. bet viņiem nav But by the spēka. grace of God, Bet you žēlstībā decided I want to go to church. tu nolēmi, ka tu vari nākt uz God draugu. gave you the strength to walk, Un Dievs tev deva spēku the staigāt. strength to do everything, and brought you here. Un atnākt uz šejien. I remember in Ghana, Es atceros Gānā, a kāda lady died. kāda sieviete nomira. She had ironed her clothes. She Viņa ironed her clothes. gludināja savus drēbes. She had her offering in an envelope Viņai bija ziedojums aploksnē on her bed. uz gultas. She had polished her shoe. Viņa ir jau notīrījusi savus kurpes. She woke up in the morning, Viņa pamodās no rīta, went out, greeted the parents, izgāja ārā sasveicināties ar vecākiem. and told them that I have finished everything. I'm going to shower Un, and vi, then go to church. un viņa teica, es viss jau ir sagatavojis, man tikai jānomazgājas, un tad es She iešu had uz draugu. finished showering, Un viņa pabeidz mazgāties, and they had waited for this girl for so long. She was not coming out of her room. un vecāki gaidīja ilgu laiku, pirms tā meitene nāks no istabas And ārā. so they decided to go and check. Un viņa nolēma iet un apskatīt. This is not like a story. It's a true thing that happened. Tas ir patiesas stāsts. Now, they entered her room. Un viņi vecāki iegāja viņas She istabā. was lying on the bed with her undies. Like she had her bra on, like she had not dressed. The dress that she had ironed was Jā, there. jā. Viņa gulēja uz gultas, ja vēl neapģērbusies. She had her tithe offering by her side, Un tur bija ziedojums arī uz gultas her stāvā. shoe polished. Un viss tās kurps But the nospodrināts. unfortunate thing was that she was dead. Bet viņa bija mirusi. But in the morning, she went out and greeted the parents. I'm going to bath and go to church. They came back the next time. She had her clothing and everything, but she was dead on the Jā, bed. jo viņa bija iznākusi un sasveicinājās ar vecākiem, bet tad viņa aizgāja mazgāties un viņa bija beigta. Some years back, I was attending a church with one man. Es kādus gadus atpakaļ arī apmeklēju draudzi ar kādu vīru. The man got up in the morning. Šis vīrs pamodās The no wife rīta, was not around. bet sieva nebija tur. And so he was taking care of the child to send, their son to school. Viņš rūpējās par šī. He. Viņš rūpējās par bērnu, lai viņu nogādātu skolā. They had finished everything. Viņi pabeidza visu. And this man said, Un šis vīrs sacīja, go out and buy me something at the shop. He sent the son to buy something from un the šis shop for him. vīrietis sūtīja savu bērnu ārā, lai nopirkt kaut ko veikalā. The son went Un šis dēls aizgāja and came back to meet the lifeless body of the father.
Un bērns atnāca atpakaļ, un tēvs jau bija miris. This happened in the morning. Un tas notika no rīta. And so when we are talking of life, Kad mēs runājam par dzīvību, if you have life, you have everything. ja tev ir dzīvība, tad tev ir viss. Maybe you are here, you are complaining of financial issues. Varbūt tu esi šeit un tu zūdies par finanses There may be situāciju. something that you are lacking. Varbūt tev kaut kas trūkst, But the point is, bet you are better than somebody that they buried yesterday. tu esi labāks par to, kur vakardien apbedīja. You are better than somebody that they are rushing now to the hospital. Tu esi labākā situācijā nekā tas, kas tiek vests uz At slimnīcu. times when I'm in my hostel, school, Kad es esmu kopmītnēs, we are close to the hospital. mēs esam tuvu You can ask my slimnīcai. brother here. Jūs varat paprasīt manam brālim. In the next 20-30 minutes, you will hear the sound of an ambulance. Un tu vari katru 20 minūtes dzirdēt, kad šī ātrā palīdzība In brauc fact, garām. before the day ends, Bet, kad diena jau ir you will hear the nobeigumā, sound almost few minutes an ambulance is passing, few minutes ambulance is passing. un tu vari dzirdēt, kā pat vakaros šīs ātrās palīdzības And I brauc. don't think if there's nobody in, they will make noise. Un es domāju, ka viņiem neskan sirēns, ja tur nav neviena iekšā. So if you are alive, Bet, ja tu esi dzīvs, it calls for thanksgiving. tad mēs varam pateikties. If you have strength, it calls for Ja thanksgiving. tu esi spēcīgs, tu vari pateikties. The oxygen that you are breathing freely, Un gaiss, ko tu vari elpot par brīvu, somebody is paying for oxygen at the hospital. kāds maksā par skābekli. Even that one is not natural. Un tas pat nav tāds īsts That one skābeklis, is ko mēs artificial elpojam. made. Bet tas ir tāds mākslīgs Yet izveidots. they are paying thousands of euros one day for an oxygen. Viņi meklē, varbūt maksā 1000, lai vienu dienu paelpotu. If they should take the oxygen off, the person will die. Un ja viņi noņem šo masku nost skābekļu, jā, tad viņi nomirt. But you and I, Bet tu esi dzīvs. we can even decide not to breathe and we are okay. Un mēs pat varam pārtraukt elpot uz kādu You mirkli. can decide to block your nose. You will still Yeah. survive. Tu vari aiztaisīt savu degunu, bet tu vēl ir dzīvs. It is by the grace of God. Tas ir no viņa lielās We žēlastības. started this year. Mēs We iesākām are in šo the gadu. second month of the year. Mēs esam otrajā A mēnesī, lot of things are happening. bet daudz lietas notiek. If you are alive today, Bet, kad tu esi dzīvs šodien, we are going to lift up our voices mēs pacelsim savus balsus. and then thank God for how far He has brought us. Pateiksimies Dievam par to, cik tālu viņš mūs ir aizvedis. If you have hand that is working, I want to see the hand up. Ja tev ir roka, kas strādā, pacel to. If you have hand that is working, I want to see the hand Es up. gribu redzēt to roku, kur tu vari Maybe you can pacelt. add the other one if it is working. Otra arī, ja tā strādā. Do you have the mouth to talk? Un ja tev ir muti, kas runā, If you have the mouth to talk, ja tev ir muti, kas runā, I want you to begin to use the hand that is working. Just give the Lord a wave. tad sāc šitā kustināt savus rokas. And if you can talk, I just want you to declare, Un es gribu, lai tu ar savu muti apliecini. thank you, God, for how far you have brought me. Paldies tev, Dievs, par to, cik tālu tu esi man atvedis. Thank you, God, that I am alive today. Paldies, Dievs, ka es esmu dzīvs šodien. Thank you, God, Paldies tev, Dievs. I am counted among the living. Es esmu dzīvo vidū. Thank you, God, Paldies tev, Dievs. I have legs I can walk. Man ir kājas, kas, ar kurām es varu Thank iet. you, God, Paldies tev, Dievs. I have eyes I can see. Man ir acis, kas var redzēt. Thank you, God, Paldies tev, I have Dievs. hands I can lift them up. Man ir rokas, kuras es varu pacelt. Thank you, God, Paldies tev, Dievs. I have mouth I can talk. Man ir mute, kas runā. Thank you, God, Paldies tev, I Dievs. am alive today. Es esmu dzīvs I šodien. am alive today. Es esmu dzīvs It is šodien. by your grace, No tavas and žēlastības. I appreciate it so much. Un es esmu pateicīgs In the par mighty to. name of Jesus. Varenā Jēzus Just vārdā. declare, thank you, God, Saki, paldies tev, Dievs, for taking me throughout the week. ka tu esi man izvedis cauri visai In the nedēļai. mighty name of Jesus. Varenā Jēzus Now I vārdā. want you to lift up your voice and just thank God. Pacel savu balsu pateicību. There is a song that I love so much. Un ir kāda dziesma, kur es mīlu. The song says, count your blessings, name them one by one. Un šī dziesmā ir sacīts, skait šīs svētības un
skait viņus vienu pēc And otras. you will be surprised of what God has done for you. Un tu būsi pārsteigts, cik daudz lietas Dievs ir darījis tavā There are a dzīvē. lot of things that God has done for us. Tik daudz lietas Dievs ir darījis We priekš only mums. know a few of them. Mēs zinām tikai I want you dažas. to lift up your voice Es gribu, lai tu pacel savu and just thank balsi. God. Un vienkārši Just thank pateicies God. Dievam. Just tell God something. Pateicies Dievam. Just tell God Saki something. Dievam kaut Just tell ko. God something. Vienkārši es Talk to pateicīgs. Give him thanks. Give him Saki thanks. Give him Dievam. thanks. Give him thanks. Pateicies Give him Dievam. thanks. Pateicies Dievam. We are in the middle of the second month of the year. Mēs esam mēneša vidū. Our God is good. Un mēs sakam, Dievs ir Our God labs. is good. Dievs ir labs. Our God is good. Mūsu Dievs ir In labs. the name of Jesus. Jēzus vārdā. I want you to lift up your right hand again Pacel savu labo roku and atkal. then just declare, thank you, God. Saki, paldies Dievs. Thank you, God. Thank you, God. Paldies Thank you, Dievs. God. Paldies Tev Thank you, Dievs. God. Thank you, God. Paldies Tev Dievs. Amen and amen. Amen. Are you alive this morning? Vai tu esi dzīvs šajā rītā? Are you alive this morning? Vai tu esi Then dzīvs let's give šajā the Lord a rītā? clap. Tad aplaudēsim Jēzum. Amen. Amen. Now we are going to pray. Mēs tagad lūksim. I believe in prayer so much. Es ticu lūkšanai. After worship, Pēc I believe pielūgsmes, that the next thing that a child of God should learn to do is to pray. otrā lieta, ko pēc slavēšanas Dieva bērnam vajadzētu iemācīties, tā ir Prayer lūkšana. should be a lifestyle of a believer. Lūkšana vajadzētu būt kā dzīvesveids ticīgajam. It should not be a burden. Tam nevajadzētu būt nastai. We are going to pray and commit ourselves into the hands of God. Mēs lūksim un nodosim sevi Dieva And I want us rokās. to briefly look at something in the Bible. Un es gribu, lai mēs apskatāmies kaut ko According Bībelē. to Luke chapter 13, Lūkas 13, from the verse 5, 5. pants. this is Jesus speaking. Šeit Jēzus runā. He said a parable. Viņš runā So līdzību. I'll read the English, then Es Giannis will read the. lasīšu angliski un tad Jānis. He said, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Verse 7. Then said he unto the the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and found none. Cut it down. Why encumbereth it the ground? Verse 8. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, so I shall dig around it and dump it. Verse 9. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Amen. From verse 5 to 9. 6 to 9. 5 to 9. 6 to 9. 6. Okay, sure. 6 to 9. Thank you. Yes. No 6. panta, Lūkas 13:6. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija viģes koks stādīts viņa vīna dārzā. Un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī viģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas velti izsūdz zemi. Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu, apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst. Amen. Amen. So the owner of the fig tree Šis saimnieks šim decided to dārzam cut it down nolēma, ka tas koks ir jānocēr. because for 3 years Jo 3 gadus it has not bear any fruit viņš nenes nekāds augļus. and it is wasting the land. Tas nozīmē, ka viņš vēl izsūc dzīvību. But the dresser said something. Bet šis dārznieks sacīja kaut He ko. said, allow it for 1 more year. Viņš iestājās par šo koku un viņš sacīja saimniekam, ļauj vēl šo I gadu. want to dig around it. Es gribu aprakt viņam riņķi. And I am going to remove the things that are making it unfruitful. Jā, es mēģināšu paņemt prom tās lietas, kas dara viņu par neaugļiem. After that, I will put manure
in the un soil. tad es apmēslošu viņu. And I believe that next year by this time it will bear fruit. Un tad es ticu, ka gadu laikā viņš nesīs augļus. Maybe you are here, your life is like the fig tree. Un varbūt tu esi šeit tāds un tavu dzīve ir kā šis vīģis koks. Maybe for years nothing is really happening in your life. Varbūt kā gadiem nekas nenotiek tavā dzīvē. You are seeing dryness in your life. Tu redz tāds sausums savā It dzīvē. could be Tas varētu that būt, spiritually kad garīgi or physically vai fiziski there is something that needs to be removed. ir kaut kādas lietas, kas tev jāpaņem nost prom no And there is tevis. something that needs to be replaced. Un ir kaut kas, ko vajag tev pielikt klāt. Just as the dresser said, Tieši tā kā dārznieks sacīja, allow me to dig around it ļauj man aprakt tev riņķi and put manure in the soil, un apmēslot, and it will bear fruit. un tas nesīs augļus. We are going to lift up a prayer, Mēs lūgsim šo maybe lūgšanu, 2 or 3 topics, but briefly. bet lūgsim. He said, if this fig tree is not bearing fruit, let's cut it down. Un saimnieks teica, ja tas nenes augļus, tad tas ir jācērt nost. We are going to pray today Bet mēs lūgsim šodien, that as I have come here, oh God, kad mēs esam atnākuši šeit. anything that is not making me productive in life, Viss tas, kas neļauj man būt auglīgam manā dzīvē, anything that is not making me bear fruit in life, un viss, kas man traucē nes šos in augļus. my Christian life, Kristiešu my dzīvē, family life, ģimenes my dzīvē, financial life, finanšu every sfērā, area of my life, jebkurā sfērā manā dzīvē, whether spiritual or physical, vai garīgi, vai fiziski, even if it is my character varbūt tas ir mans raksturs, that is making me not to bear fruit in life. kas traucē man būt Oh auglīgam. God, by your mercy, Dievs pēc tavu take žēlastības, those things of my life. kungs, paņem tās lietas no manas dzīves, Deliver me from that. atbrīvo man no tā. Anything that is not making me productive. Viss, kas traucē man būt As the auglīgam, dresser dig around the fig kā tree, šis dārznieks aprak viņam dig riņķi, around me, oh God. aproc, kungs, man Dig apkārt, around my family, oh God. aproc manai ģimenei Around apkārt, my finances, oh God. aproc manām finansēm Dig apkārt, around my business, oh God. aproc manām biznesam Dig apkārt, around my destiny. aproc manam liktenim Dig apkārt, around my children. maniem bērniem, Dig around my wife. manai sievai, Dig around my husband. aproc manam vīram, Dig around the church. apkārt draudzē. Anything that is not making us productive. Viss tas, kas dara man By neauglīgu, your mercy, no tavas žēlastības, deliver me from that. atbrīvo man Deliver no us tā. from that. Atbrīvo In the mūs no mighty tā. name of Jesus. Varenā You can Jēzus sit vārdā. and pray, you can stand and pray. Tu vari But lift piecelties, up your lūgt, voice tu and vari begin to pray. sēdēt, lūgt, bet Lift up your pacel voice and begin balss to pray. Just lift up šajā your voice and begin to lūgšanā. pray. Vienkārši Lift up your lūdz voice and par begin to to. pray. Anything that is not making me Viss, productive. kas dara tev neproduktīvu, If it is my character, varbūt mans raksturs, Father, have mercy on me Dievs dod man and žēlastību, deliver me. atbrīvo man. If it is attacks from the Un devil, varbūt vēlnu uzbrukumu, have mercy on me dod žēlastību and man, deliver me atbrīvo in the man. name of Jesus. Jēzus Lift up your vārdā. voice and pray. Pacel Lift up your balss voice and pray. lūgšanā. Lift up your Lūdz voice šo and pray. lūgšanu šajā Lift brīdī. up your voice and pray. Lūdz, lai tu Bro, tiek kabase, atbrīvots no Lift up your voice šķēršļiem, and no pray. Lift up your voice traucēkļiem. and pray. Halleluja, no I am ienaidniekiem. not productive Kad es neesmu auglīgs in my prayer life, manā lūgšanas but dzīvē, from today, no šīs dienas deliver me from that. oh God. atbrīvo man I no am not tā. productive Kad es neesmu produktīvs in my study of your word, un arī vārdu but studēšanā, today, bet šodien, Father, by your mercy, Tēvs, no tavas žēlastības, deliver me from them all. atbrīvo man no I am tā not visa, productive as a Christian, ka es neesmu produktīvs kā but today, kristietis. Bet šodien, Father, deliver me. Tēvs, atbrīvo man. Skrunda Church, Skrundas draudze, we are not productive as a church. ka mēs neesam produktīvi. Anything that is causing that, Viss, kas to, viss Father, tas iemesls, Father, by your mercy, deliver us. Tēvs, no tavas žēlastības, atbrīvo mūs. I am not productive as a student, Kad es neesmu produktīvs kā students, as a wife, as a husband, as a mother or a father. kā sieva, kā vīrs, kā tēvs, kā māte.
But by your mercy, O God, bet no tavas deliver me žēlastības from them all. atbrīvo mani Lift no up your tā. voice and pray. Just lift up your voice and Vienkārši pray. pacel savu balsu Lift up your lūkšanā. voice and pray. Lift up your voice Pacel and balsu pray. lūkšanā. Lift up your voice and pray. Lift up your voice Pacel and pray. savu balsu. Lift up your Halleluja. voice and pray. Šis ir Lift up your voice brīdis, and pray. kad lūgt. Brīdis, lai Dievs atbrīvo mūs no tā. In the name of Jesus. Jēzus We vārdā. continue to pray. Mēs turpināsim He lūgt. said, I will dig around it Un viņš teica, es aprakstam riņķi. and I will put manure in the soil. Un es apmēslošu šo kociņu. Now, watch this scripture very well. Ko šī raksturvieta saka? The dresser did not say, I am going to deal with the tree. Un šis dārznieks neteica, es tikšu galā ar šo koku. But he said, I am going to deal with the soil. Bet dārznieks teica, es tikšu galā ar šo zemi. The fig tree owner said, cut the tree. Un šis saimnieks šim vīna laukam teica, nozāģē to. But the dresser said, the tree is not the problem. Let me handle the soil. Bet dārznieks teica, tas koks tā nav problēma, bet tā zeme ir Maybe problēma. you are here this morning. Varbūt tu esi šeit šorīt. There are certain things happening in your life. You are not the problem. Un ir lietas, kas notiek tavā dzīvē, bet tu neesi šī problēma. You came to meet the problem. Tu atnāc, lai sastaptu šo But problēmu. today, Bet šodien we are lifting up a prayer right now. mēs lūgsim. Any attack in my environment, Un jebkuri uzbrukumi manā vidē, any attack in my family un visi uzbrukumi manā ģimenē, that is affecting my productivity in life. kas ietekmē man auglību, manā As I dzīvē, lift up my voice and pray, un kad mēs pacels balsu lūgšanā, God, by your mercy, Dievs no savas deal žēlastības with that situation for me. tiks galā ar šo In problēmu the priekš mighty maniem. name of Jesus. Varenā Jēzus vārdā. Attacks on women in Latvia. Un uzbrukumi sievietēm Latvijā. Attacks on men in Latvia. Uzbrukumi vīriem Latvijā. Attacks against churches in Skrunda. Uzbrukumi draudzei Skrundā. I am not the problem, Es neesmu problēma, but the problem is there. bet problēma ir As I tur, lift up my voice and pray, kad mēs pacels balsu lūgšanā. Father God, Dievs Tēvs deliver me from that attack. atbrīvo man no šī In the mighty uzbrukuma. name of Jesus. Varenā Lift kunga up your vārdā. voice and pray now. Pacel. Lift up your voice and pray Piecelies now. kājās. Any attack in the Vienkārši family, lūgsim nopietni any par attack šo. in the Lai family, visi šie uzbrukumi, any attack in the environment visi uzbrukumi mūsu vidē, that is affecting my kas life ietekmē manu in a dzīvi, negative way, negatīvā veidā. in the mighty name of Jesus. Varenā Jēzus Oh vārdā. God, deliver me. Dievs atbrīvo Oh mani. God, deliver me. Dievs atbrīvo Oh mani. God, deliver me. Dievs In atspabina the mani. mighty name of Jesus. Varenā kunga Altars vārdā. in this country Un šie altāri šajā that are zemē, fighting women, kas cīnās pret sievietēm, altars in this country un altāri šajā that are zemē, fighting men, kas cīnās pret vīriem, deliver me from them all. kungs atbrīvo In mani no the name vis tā. of Jesus. Jēzus Lift vārdā. up your voice and pray. Pacel balsu Lift up your lūgšanā. voice and pray. Lift up your Vienkārši voice and pray. cīnies, lūdz, cīnies. In the mighty name of Jesus. Jēzus vārdā. And we are praying our final prayer. Vēl viena lūgšana. He said, I am going to put manure in the soil Un viņš teica, es šo mēslojumu ieliku and zemē, the tree will bear fruit. un šis koks nesīs augu. Moses said something to the Israelites. Mūzus sacīja kaut ko Izraēla In tautai. Deuteronomy 8:18, 4. mūzes 8:18. he said, it is the Lord that gives power to make wealth. Un kad Dievs ir tas, kas dod spēku sagādāt It labklājību. is the Lord that gives power to be productive. Un Dievs dod spēku mums būt auglīgiem. It is the Lord that gives power to succeed in life. Un Dievs dod spēku būt veiksmīgiem. It is the Lord that gives power to prosper in all we Un do. Dievs dod spēku mums būt labklājībā. We are going to lift up your voice. Pacelsim balsi. Just as the vine dresser Tāpatās kā šis dārznieks decided to put manure in the soil. nolēma ielikt šo mēslojumu zemē. This year 2025, Šis gads 25. maybe you may not need manure, Varbūt tev nevajag mēslojumu, but you need grace. bet tev vajag žēlastību. You may not need manure, Varbūt tev nevajag dzīves but you mēslojums, need divine power bet tev vajag dievišķu spēku, to be able to succeed this year. lai tu būtu spējīgs būt You are going to veiksmīgs pray šajā that in gadā. the name of Jesus. Un mēs lūgsim Jēzus vārdā. This year 2025, Šis
25. gads. Oh God, Dievs, grace to prosper, žēlastība, grace to succeed, būt labklājībā, grace būt to succeed, veiksmē, grace žēlastība, to see progress in my life. redzēt progresu manā Grant dzīvē. me that grace, oh God, Dievs dod man šo in the mighty name žēlastību. of Jesus. Jēzus Lift up vārdā. your voice and begin to pray. Pacel Lift up your lūkšanā voice and balsi. pray. Lift up your voice and pray. Vienkārši saka Lift up atbrīvo. your voice and pray. Vienkārši saka dod By the power žēlastību. of the Holy Ghost, Vienkārši lūdz kā bērns Father, lūdz. grace to succeed, Dod žēlastību grace būt to veiksmai. prosper, grace to Dod prosper žēlastību labklājībai. in every area of Dod our life. Grace žēlastību to lūkšanas prosper. dzīvei. By Dod the power of the žēlastību Holy Ghost. studēt vārdu. Dod Shadeh žēlastību Ayazem kalpot. Terebosa. Dod žēlastību būt Lift up your voice auglīgam. and pray. Dod žēlastību Lift up your voice and pray. nepadoties. Lift up your voice and pray. Halleluja. Prasties tagad šo the name of žēlastību, Jesus. kur tev vajadzīga visvairāk. Badabosa. Kīla Grace to vasandei. walk Un žēlastību staigāt in divine health. dievišķā veselībā. Grace to prosper in life. Žēlastību būt labklājībai. Grant me that grace, oh God. Dod man šo žēlastību. Grunda Dievs. Church, Draudzes krundā. there's the grace to prosper as a church. Un žēlastība draudzē būt labklājībā. In the mighty name of Jesus, grant us that grace. Jēzus vārdā. Dod mums šo Lift up your žēlastību. voice and pray. Lift up your voice and pray. Turpin lūgt. Lift up your voice and pray. Turpin Lift up your voice saukt. and pray. Turpin prasīt. Turpin ticēt. Turpin saņemt. Halleluja. Pray, 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 pray. Tu esi atvērts debesis. Pray. Vienkārši lūdz. Pray. Vienkārši paņem to garā. Pray. Vienkārši pieņem to garā. Vienkārši satver to garā. In the name of Nelaiž Jesus. šo brīdi garām savai In the dzīvei. name of Jesus. Pasaka, es ņem Dievs. Amen Es and ņem to Dievs. Now I Halleluja. want you to put your hand on your chest. Pacel savu, pieliec savu roku savai sirsniņai. Put your hand on your chest. Uzliec savu roku savai sirsniņai. And for 30 seconds, Un 30 sekundes. I want you to communicate with God. Es gribu, lai tu parunājies ar Dievu. Jesus says something. Jēzus sacīja. He said, you are already cleansed because of the word. Viņš teica, tu jau esi tīrs vārda dēļ. And according to John chapter 1, Un Jāņa 1. nodaļā. it said that nothing was made that was made without the word. Nekas nav radies, kas ir radies bez vārda. There was nothing made that was made without the word. Nekas nav radies bez By vārda. the word of God, he did everything. Bet ar vārdu viņš ir izdarījis You are going to pilnīgi pray visu. this morning Mēs lūksim šajā that rītā, as I listen to your word, kad mēs klausīsimies as I vārdu, hear your word this morning, kad mēs dzirdēsim tavu vārdu let the šorīt, power in your word lai tas spēks tavā vārdā bring deliverance to me. atnes atbrīvošanu, Let the power in your word lai tavs vārda bring spēks me miracles. atnes brīnums, Let the power in your word lai tavs vārda spēks grant me my heart desires. un piepild man sirds In vēlmes the name of Jesus. Jēzus vārdā. Lift up your voice and talk for just 30 Vienkārši seconds. Just pray. parunā ar tēvu 30 sekundes. Just pray. Izsaka Communicate with God. savus sirds As I listen to your word dziļākās today, lietas. Izsaka viņam, let the power in your word lai tavs vārda spēks bring kungs, healing to my body, atnes ciedināšanu bring manā peace ķermenī, into my life. atnes mieru manā dzīvē, Let it bring deliverance to me. atnes atbrīvošanu man. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Just pray to God. Communicate with God. Communicate Vienkārši with God. lūdz Dievam. Vienkārši Communicate with God. parunājies ar In the Dievu. name of Jesus. Communicate with God. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen and amen. Amen. Father, we thank you for today. Paldies, Tēvs, par šo dienu. And we thank you for the great things you are about to do. Paldies par lielām lietām, ko tu esi gatavs In darīt. Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. God bless you. Dievs tev svētī. Aplaudēsim Jēzum. Vai ne? Halleluja. Pacelsim rokas lūkšanā par mūsu bērniem. Lai Dievs svētī bērns, lai Dievs svētī šo svētdienas skoliņu. Vai ne? Izsaka svētību. Pasaka, es svētī savus bērnus. Es svētī mazbērns. Es svētī savu ģimeni. Es svētī skolotājs un kalpotājs, kas ir tur. Es svētī viņus Jēzus Kristus vārdā. Tēvs dod viņiem žēlastību. Svētī, pieskaries bērnu sirsniņām, ka viņi var saņemt to, ko vecāki nevar viņiem iedot. Svētī, kungs, un lai viņi tavu mīlestību satver, lai viņi tavu mīlestībai atverās, kungs, svētī
šo laiku kopā ar tevim. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Halleluja! Kā jums iet koki? Viss šodien ir par kokiem. Es koks stādīts upes malā. Un tad ir koks, kurš ir jāapmeslo. Tad ir koks, kam ir jānes augļi. Vai ne? Un iedomājies, dārznieks staigā un skatās savus kokus. Viņš meklē augļus. Dārznieks skatās. Kas ir mūsu dārznieks? Tas ir mūsu Jēzus. Jēzus ir mūsu dārznieks. Viņš paskatās, jā, smuka lapiņas ir, jā, smuka nokrāsot matiņi ir, jā. Viņš skatās, kas te ir, kādi šitie mēslojumi vajag. Te varbūt to vajag tos kompostu. Viņš paskatās, katrs sirsnīgi, kā viņam iet. Aha, paskatās, smuks smaidiņš ir, jā. Labi, uguntiņi ir, jā, tur vajag vēl to bišķiņu tāds, jā, labi. O, šitam kokam vajag bišķiņu iztīrīt tas padusits, jā, lai vēl vairāk var nest augļus, jā. Aha, tad tas dārznieks staigā. Viņš ne tikai svētdien staigā, viņš staigā katru dienu pie mums, vai ne? Viņš staigā, vienam, kam vajag, viņš pieskarās, viss kārtībā, mamiņ, aleluja. Augļi, lai turpinās, labi, jā. Viņš iet un skatās, vai ne? Viņš iet un skatās, viņš papurina, vai viss lapas nenokrīt, vai labi ir, vai turās tās lapas klāt, jā. Jā. Viņš zina, ko mums katram vajag. Amen? Jēzus zina, ko mums katram vajag. Amen? Viņš neskatās uz mums visiem vienādi, vai ne? Viņš pats mūs ir iedēstījis. Mēs visi bijām mežā. Mēs visi bijām mežeņi, vai ne? Mēs visi bijām šajā pasaulē, vai ne? Un neviens nekop mūs, un neviens nerūpējās par mums. Aleluja! Koki gan nestaigā, bet vienalga viss notiek pārdabiski. Zari aizsniedz tālāk, iet pār mūriem, vai ne? Aleluja! Vai ne? Neviens nerūpējās par mums. Mēs bijām pamesti, mēs bijām atstāti. Mēs bijām bez Dieva šī pasaulē. Amen? Nevienam nerūpēja mūsu dzīvi. Vai ne? Daudz mums bija pagriezuši muguru. Vai ne? Daudz mums bija pievīluši. Vai ne? Kam mēs bija vajadzīgi šai pasaulē? Tikai tad, kad mūs varēja izmantot. Tikai tad, kad tev kaut kas bija, tad tu biji vajadzīgs kādam, vai ne? Bet Dievs tev atrada. Bet Dievs tev atrada. Savā mīlestībā Dievs redzēja tev starp tūkstošiem. Amen? Viņa acis apstājas tieši uz tevim. Un viņš teica, es gribu šo. Es šo ņemšu, es viņu izredzēju. Dievs, Jēzus teica, ne jūs man izredzēju, ne jūs man atradu. Jēzus teica, es tevi atradu, es tevi izredzēju, es tevi izrauju no šī meža, un es tevi iedēstīju savā dārzā. Amen? Amen? Vai nav brīnišķīgi? Ko? Vai nav brīnišķīgi? Halleluja! Un tas process turpinās arī šodien tavā un manā dzīvē. Un zini, kāpēc tas process turpinās? Tāpēc, ka Dievs tev mīl, Dievs tev mīl, un varbūt kāds no mums vēl nav iecelts dārzā. Tad viņš savā mīlestībā tev grib pārcelt no šīs pasaules savā mīļā dēla valstībā. Amen? Viņš grib, lai tu spēr nākamo soli savā garīgā dzīvē. Viņš grib, lai tev ir augļi. Amen? Viņš grib, lai tu esi auglīgs koks. Viņš negrib, lai visu mūžu tu atrodas šī podā. Viņš grib, lai tu esi viņa dārzā. Amen? Aleluja! Viņš mīl tev. Viņš zina, ko tev vajag. Ziniet,
Ziniet, viņa vārds ir abai pusēs griezīgs zobens. Viņš ne tikai darīs to, kas patiks tavām sajūtām. Viņš ne tikai darīs to, kas ir paprātām tev un tavai dvēselei. Mūsu dvēsele citreiz stāv pretī tam, ko viņš grib darīt mūsu dzīvē. Citreiz mūsu dvēsele saka, es zinu labāk, ko man vajag, nekā tu zini. Bet kungs teica, nē, ne tavs prāts, lai notiek, bet mans prāts, lai notiek tavā dzīvē. Amen? Un ir reizes, kad Dievs tev sūtīs vārdu. Ir reizes, ka viņš uzliks mēslojumu tavām saknēm. Tev mums vajadzēs atgriezties. Ir vārds, kas liek mums pazemoties. Ir vārds, kas liek mums atgriezties, vai ne? Ir vārds, kas atdala iztīri mums to zaru, vai ne? Vārds jau abai pusēs griezīgs. Un ziniet, arī tas vārds ir tas, kas mūs nocērt. Vai nu zaru paņem nost, jo mēs neesam auglīgi. To vārds saka, vai ne? Vai ne? Un es gribu runāt par vienu lietu. Atšķirsim Salamana mācītājs 3.1. Tas ir, kas tad tas ir? Jā, bet, nē, proverbs nē, bet nākamais, kas ir Eklesiast. Man liekas, it is after Proverbs, yes? 3:1, pirmais pantiņš. Ziniet, citreiz, kurš ir tas dārznieks draudzē, ģimenē, sabiedrībā. Citreiz tas dārznieks caur tevīm grib par kādu iestāties. Jēzus caur tevīm grib pateikt, Dievs, pagaid vēl. Dievs iedod vēl viņam laiku. Dievs iedod manam vīram laiku. Dievs apžēlojas. Dievs dod man laiku maniem bērniem. Tu esi tas, kas iestājas. Tu esi arī tas dārznieks, tam dārzam, ko viņš tev uztic. Amen. Tu vari iestāties par to. Amen. Man bija tāda situācija, kad es zināju vislabāk par mācītāju savā draudzē. Ziniet, no malas vienmēr viss ir skaidrs un saprotams. Tu zini viss, kas mācītājiem iedarīja. Līdz tam brīdim, kad tu pats kļūsi par mācītāju. Un tad tu pēkšņi neko nezini, un tu iet pie tiem, kas viss zina. Viņi tev pats pasaka. Bet patiesībā mums nav jāiet pie cilvēka, mums jāiet pie Dieva. Dievs zina, ko mums vajag. Un es meklēju taisnību pie Dieva. Kaut kāda netaisnība bija pret maniem, un kaut kas tur, kāda situācija. Un es saku, Dievs, iztiesā šo lietu. Man ir taisnība. Iztiesā šo lietu. Es nāku tavās tiesās, iztiesā šo lietu. Un Dievs man atbildēja. Viņš teica, ja es tiesā, ja es tūlīt ieslēgšu savu tiesu, tad tev jāiet prom no draudzes. Bet ja viņi dod tev žēlastību, tad dzīvo tajā. Es dabūju savu tiesu. Dievs atbildēja man. Ja? Nevienmēr mūsu taisnība ir taisnība Dievu priekšā. Dieva taisnība izskatās savādāk nekā mūsu taisnība. Amen. Bet ir labi, ka tu vari nākt tāds, kāds tu esi, un Dievs tev atbildēs. Un šeit skan tas pats, ja viņi tev dod žēlastību, tu vari tur dzīvot. Ja Dievs tev ir uzticējis kādus cilvēkus, tu vari dot viņam žēlastību. Amen. Un šeit ir rakstīts,
katrai lietai. Saki, katrai lietai ir savs nolikts laiks. Un katram īstenošanās paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda. Tagad lasam tā. Katram apsolījumam ir savs laiks. Un tagad vēl savādāk. Katram pravietojumam ir savs laiks. Dievvārds saka, visi apsolījumi mums ir jā un āmen. Dievam par godu. Visi apsolījumi, kas ir jaunajā derībā, ir jā un āmen. Un priekš mums. Bet šis vārds saka, ne visi apsolījumi ir tagad un uzreiz. Amen. Ja mēs ignorē šo laiku, Dieva lietā mūsu dzīvē, tu paliksi vīlies, tu apvainosies uz Dievu un tu būsi neapmierināts. Un tu jutīsies pievilts. Un tev liksies, ka Dievs tev neatbild. Bet šodien Dievs tev atbild uz tavu vārdu, kad, uz tavu jautājumu, kad beidzot, kur beidzot, kā beidzot. Dievs tev atbild, tā ir lietai, ko tu man lūdz, tā ir lietai ir savs nolikts laiks. Amen. Tu dzirdi? Galatiešiem 4:4. Galatian. Kā te būs rakstīts? Jā, te ir tāds, bet man patīk cits tulkojums. Te ir rakstīts. Skaties, kas šeit ir rakstīts. Bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Citā versijā ir rakstīts tā, kad apsolījuma laiks bija pilns. Kad apsolījuma laiks bija pilns. Par Jēzus atnākšanu jau bija pravietojums, apsolījums 4000 gadus. Pravietojums pēc pravietojuma, apsolījums pret apsolījumu 4000 gadus, cik paaudzes dzirdēja šo apsolījumu un pravietojumu, un viņi neredzēja. Bet pienāca apsolījuma laiks, kad Jēzum bija jāpiedzimst un jāienāk šajā pasaulē. Amen. Tam, lai viņš atnāk, bija jābūt precīzā laikā, precīzā vietā. Amen. Padomāsim Dieva vārdā, ko mēs varam lasīt. Dieva vārds saka, paskatīsimies apsolījums, kas ir domāts šodien. Kurš grib dzirdēt? Apsolījumi, kuriem ir laiks klāt šodien. Kuriem interesē tie apsolījumi, kuri ir domāti šodien. Dievvārds saka, šodien ir labvēlīgais laiks. Šodien ir glābšanas diena. Šodien. Amen. Vai tu gribi to, kas šodien ir paredzēts, paņemt un aiznest mājās? Šodien mēs lūdzām, tu būsi atbrīvots no traucēkļiem un šķēršļiem, kas dara tev neauglīgi.
Vai tu pieņem to šodien, ko Dievs dod šodien? Ko? Halleluja! Nevis vakar, nevis rīt, bet šodien. Ko Dievs dara šodien? Atceraties, Jēzus bija uz krusta. Un bija viens noziedznieks pa labu, otrs pa kreisi. Un vienam noziedzniekam Jēzus sacīja, jau šodien mēs ar tevim būs paradīzē. Jau šodien. Halleluja! Es nezinu, vai šo apsolījumu vajadzētu tev šodien. Bet tam cilvēkam šis apsolījums bija viņam, ka tas notiks šodien. Amen? Vai tu gribi dzirdēt, ko Dievs tev saka, čuks tavā sirdī, ko viņš saka šodien, 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 šodien sagatavojies. Šodien es gribu darīt lietas tavā ģimenē. Šodien! Vai tu gribi dzirdēt, ko? Kad viņš kaut ko sola, ko viņš darīs šodien. Ne visi apsolījumi ir šodien un tagad, bet ir apsolījumi, kas ir domāti šai dienai. Tieši tev un tagad. Amen? Šodien piesaukt kungu tu vari, un viņš tev izglābs. Šodien tu vari nākt un neatstāt savus sapulces. Šodien tu vari būt kopā un pielūgt Dievu. Amen? Šodien tu vari atgriezties un nožēlot savus grēkus. Amen? Šodien tu vari noticēt Kristum un būt izglābts. Amen? Vai kāds grib kādu apsolījumu par rītdienu? Vai grib kādu apsolījumu par rītdienu? Ko Dieva vārds mums dod? Varbūt tu sadzirdi, Dievs sacīs, Svētais Gars čukstēs tev. Ja? Kurš grib apsolījums par rītdienu? Tu vari būt tāds, kas paņem apsolījumus šodien, un tu vari būt tāds, kas arī paņems rītdienas apsolījumus. Un par rītdienu. Amen? Ko? Pēters sacīja Jēzum, kad bija vētras vidū. Un viņiem izlikās, ka Jēzus ir kā spoks. Un viņš sacīja lūkšanā, ja Jēzu, tu esi tas, liec man nākt pa ūdens virs. Un ziniet, kad Jēzus atbildēja, nevis rītdien, nevis parītdien, bet Jēzus atbildēja šodien, un viņš teica, nāc. Es nezinu, ko tu prasīji Jēzum šodien. Es nezinu, ko tu lūdz viņam šodien, bet viņš var tev arī atbildēt un dot atbildi šodien. Un šodien tu varbūt darīsi to, ko tu savā mūžā neesi darījis. Tu varbūt šodien darīsi to, ko tu pirmo reizi vispār dari savā dzīvē. Amen? Un tu darīsi tāpēc, ka tu dzirdēji, kad Jēzus saka, nāc, nāc, nāc. Amen? Atcerieties, Elijas laikā, viņš bija pilsētā, man liekas, Samaritā bija. Tur bija bats. Atcerieties, tur pat ēda bērnus. Tāds bats, ka tur jau zirgi bija apēst un jau pat bērns. Ja? Tāds bats. Un pravietis, Dievs sūt vārdu pravietim, un pravietis saka tādu vārdu. Rītdien ap šo laiku. Kā jums liekas, cik varētu būt tas bats ilgi, lai cilvēki sāk nogalināt savus bērnus un ēst, un lai viss tās rezervas beigties? Mēnesis, 2 mēneši, cik?
un tu esi cietis no šī bada kaut kādas mēnešus, tu esi mocījies, tu esi visu savus nāgas jau apēdis. Tu jau esi, nezinu, ko apēdis, tu esi gatavs jebko, lai tu varētu gribēt dzīvot. Un tu dzirdi vārdu rītdien ap šo laiku. Rītdien ap šo laiku. Milti maksās dažs cents. Rītdien ap šo laiku. Iedomājies, ir apsolījumi, kas ir domāti rītdien. Ir pravietojumi, kas ir domāti rītdien. Saprotiet, mums ir jāsaņem no Dieva, ko viņš grib darīt, un kad viņš grib darīt, un kur viņš grib darīt. Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ejiet uz augšistabu, ejiet uz to vietu un gaidiet Dieva apsolījumu. Vai ne? Tās bija instrukcijas. Tā bija vieta konkrēta. Tas bija, ejiet un gaidiet. Un kad svētais gars izlijās, cik dienas vajadzēja gaidīt? 50 dienas, vai ne? Piķiģis jātņiks. 50 dienas. Un Dievs deva apsolījumu. Redziet, citreiz, lai tu saņemtu apsolījumu, tev ir jābūt pareizā vietā. Amen? Tas varbūt nav svētdien šeit, bet tas ir varbūt svētdien kaut kur citur, vai ne? Bet mums jābūt paklausīgam, ko kungs mums saka, lai mēs saņemtu apsolījumu. Amen? Ja Dievs teica, ej un gaidi, tad tu iet un gaidi. Ja Dievs teica rītdien, tad tas notiks rītdien. Amen? Tu ņemsi rītdienas apsolījumu. Varbūt kādam tas atsaucās rītdien ap šo laiku. Piefiksē laiku tagad. Piefiksē laiku. Bez trijām. Viens. Rītdien ap šo laiku. Cik tas ir brīnišķīgi, ka mēs varbūt noskaņot, gaidīt brīnums katru dienu. Ka mēs varbūt noskaņot, Dievs, varbūt tagad, varbūt tūlīt, un tu gaidi, un tu ilgojies, un tu esi gatavs visu darīt, lai saņemtu to, vai ne? Vai nav brīnišķīgi? Jo tie apsolījumi ir garantēti tieši tev. Viņi ir tev. Dievs nekad nenojauc adresi, vai ne? Vēlns sajauc adresi, ka viņš sūt savu vēstu. Nekas rīt ap šo laiku tev nebūs. Kā man sieviņa teica, uzrakstā aizmugurē, es atgriežu no tā sūtītāja. Atgriežu šo vēstuli sūtītājiem. Vai ne? Rīt ap šo laiku. Ja jūs zināt, mēs skatījāmies iepriekšējā rakstvietā, noteiktā stunda. Jūs ziniet, cik Dievs precīzi darbojās? Līdz stundai, līdz minūtei, līdz sekundei. Un tas viss ir nozīmīgi, un tas viss ir tā, kā viņš ir ieplānojis. Par Jēzu pravietoja, ka viņš mirs. Bet Pēters viņu gribēja apstādināt, jo viņš nezināja apsolījumu. Viņš nezināja pravietojumu. Un mēs citreiz gribam apstādināt garīgās lietas savā dzīvē, gan draudžu dzīvē, nezinot, ignorējot to, ko Dievs grib darīt draudzē. Un mēs gribam abortēt, apstādināt, stāvēt pretī, kas jau gadiem ir pravietots, kas gadiem ir apsolīts. Un mēs sakam, nē, man liekas, ka tā nebūs, kā Pēters. Un tad Jēzus paskatījās viņam acīs. Un viņš teica, Sātan, atkāpies no manis. Jo tu nedomā, kā Dievam patīk, bet tu domā, kā cilvēks domā. Un iedomājies, cik bieži mēs esam trāpījuši garām,
jo mēs pieslēdzās saviem bērniņiem. Un mūsu bērniņi melo. Mūsu bērniņi ir ierobežoti. Cik reiz mēs neesam saņēmuši pravietojumu, un mēs paši pieliek savu tulkojumu klāt. Un mēs pieliekam kaut ko klāt vai paņemam pravietojumu kaut ko nost. Vai ne? Bet paliec tajā, kā Dievs to ir pasniedzis. Tic par to, kā Dievs to ir pasniedzis. Cīnies par to, kā Dievs ir to pasniedzis. Un notiks tieši tā, kā Dievs ir apsolījis. Tieši tā. Amen. Un gadiem par Jēzu ir pravietots. Kurš grib 3. dienas apsolījumu? Kurš grib 3. dienas apsolījumu? Jums jau pietiekas šodien, ja? Jūs būs 3. arī, ja? Un ir sacīts un pravietots 3. dienā. 3. Ne 2. Un arī ne 4. Bet 3. dienā Jēzus celsies augšā. 3. dienā Jēzus celsies augšā. Vai tu gribi kaut kādu augšām celšanās 3. dienā? Ko? Vai tu gaidi kaut ko, kas augšām celsies 3. dienā? Halleluja! Amen! Iedomājies, ja tu saproti, ka katru dienu ir kaut kāds apsolījums, tu neslēgsi savu ticību ārā svētdien un pirmdien tu neslēgsi ārā, tu paliksi ieslēgts. Jo tu gribi pirmdienas svētības, tu gribi otrdienas svētības, tu gribi trešdienas svētības. Amen? Halleluja! Atceroties Elijas nokļuva kādā namā pie kādas bagātas sievietes, un Elīsam piedāvāja, ka viņš iet garām uztaisīt, tā kā 2. stāva lūkšanas vietu, atpūtas vietu, vai ne, ka viņš var atspirkt Elīs, ja? Un viņam bija tas palīgs vēl Gehaz, ja? Un viņš bija pateicīgs Dievam, ka viņam ir tā vieta, kur apstāties un atspirkt. Un viņš bija tik pateicīgs, viņš nezināja, kā lai tai sievietei atmaksā, kā lai pateicās viņam. Un tas puisis, palīgs Gehaz teica, viņiem nav bērnu. Viņiem nav bērnu. Un šis Elīs saka, nākamajā gadā, šajā laikā, ap šo laiku. Kurš grib apsolījums nākamā gadā, ap šo laiku? Ko? Nākamajā gadā, ap šo laiku. Ziniet, vēl viens ļoti interesants liecība manai sieviņai. Viņai tante aprecējās, un viņa prasīja manai sieviņai, kad tad tu precēsies? Un viņai spontāni iznāca tā vienkārši, ar tādu iedvesmu iznāca, nākamgad ap šo laiku. Viss vienkārši tā. Atbildēja un aizgāja. Nākamgad ap šo laiku. Un kā jūs domā, kā tas notikās? Nākamā gada ap šo laiku viņa aprecējās. Saprotiet? Kā Dieva gars pravietiski, vai ne, var pateikt, nākamajā gadā ap šo laiku. Tu viņam pravieto, ja? Kā viņš... This is your prophecy, yes? Next year up. Nākamā gadā ap šo laiku. Nospiežam Jāņa 7:6.
Nevis nospiežam Jānu, bet Jāņa 7:6. Tad Jēzus viņiem saka, mans laiks vēl nav nācis. Turpretim jūsu laiks vienmēr ir klāt. Šeit Jēzu kārdināja viņu brāļi. Ej un rādies, ka tu ir Mesija, ej rādi savus brīnums un zīmes. Vai tā vēlns pie mums nenāk kārdināties klāt? Ja jau tu tāds ticīgais, ej tagad sludini. Ej rādi savus brīnums, ja? Ej sludini evaņģēli, ej tagad pie to savu kaimiņu. Tu tikko biji dievkalpojumā, ej tagad, ej. Bet vēlns visu var sabojāt ar laiku. Ir Dieva laiks, kad mums ir jāiet. Un Dievs mums pateiks, kad mums ir jāiet, un kur mums ir jāiet, un kas mums ir jādara. Amen? Nevis vēlns diktēs mūsu dzīvi, nevis vēlns kārdinās mūsu dzīvi, bet Dievs pateiks, kurš ir jūtas pamudinājums no Dieva kādam pazvanīt. Kurš ir jūtas pamudinājums aiziet pie kāda ciemos, kurš ir jūtas, un tu nemaz nezināji, kāpēc tas ir jādara. Ziniet, man bija arī pagājušā gada beigās, bija tāds stiprs pamudinājums iet un runāt ar mācītāju. Un es nezināju par ko. Es nezināju, par ko man jārunā. Vienkārši ej runā, ej runā, ej runā. Un tu nemaz nezini, kas notiksies pēc tā, ka tu paklausīsi Dievam šo soli. Tu nezini, ko Dievs tur izdarīs. Un atkal tu pieslēdz savus smadzenes. Pa ko es runāšu? Kā tur būs, kur tur būs? Kungs saka, bieži vien nav tavu daļu. Tu dari to, ko es lieku tev darīt. Ja tu gribi apsolījumu, ja tu gribi pravietojumu, ja tu gribi brīnums savā dzīvē, uzticies man, dari to, kas tev jādara, un ļauj man darīt to, ko es varu izdarīt ar tavu dzīvi Jēzus vārdā. Amen? Uzticies man. Otrā Timoteja 4:3. Katram savs laiks. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc paša iegribām. Kā nu ausis niez. Vai jūs pamanāt, kad ir tāds laiks? Ja? Cilvēki meklē to, kas patīk nevis Dievam, bet kas patīk ausīm. Cilvēki meklē, kas patīk nevis Dievam, bet patīk manai dvēselē. Mēs gribam draudz, kur izklaidē man dvēseli. Mēs gribam draudz, kuri mūs izklaidē uz 2 stundām. Bet Dievs grib dot tev vārdu, kas izmainīs tavu dzīvi uz visu atlikušo dzīvi. Tev varbūt nepatīk tas vārds, ko viņš sūta, bet tu viņu pieņem, un tas tev izmaina. Amen? Amen? Tāpēc, ja mēs dzīvojam šajos laikos, nepras Dievam to, ko tu gribi. Pras Dievam to, ko tev vajag. Jā? Halleluja! Un lūdziet, es gribu teikt, lūdziet par savu mācītāju. Lūdziet par viņu.
lai ir aizsardzība. Lūdziet, lai viņš runā to, ko nevis es gribu, bet to, ko man vajag. Lūdziet par viņu. Es gribu tev brīdināt, jo šīs lietas, ja nav autoritātes jautājums nostiprināts tavā sirsniņā, manā sirsniņā, tad mēs ne tikai nepieņem mācītāju, mēs nepieņem Dievu. Mēs nepieņem tās autoritātes, ko Dievs mums dod. Un es varu teikt ar visu savu sirdi, jo arī man bija tāds posms manā dzīvē. Es nevarēju pieņemt savu mācītāju. Man bija grūti viņu dzirdēt, man bija grūti viņu klausīties. Man bija tas filtrs ciet, man bija tas šķērslis, traucēklis saņemt no Dieva, no man mācītāja. Saprotiet? Un tas Dieva process tiek apstādināts un tiek paildzināts pie manas sirds. Un tas man aizved pat ne tikai tā situācija, ne tikai es neko nesaņēmu no Dieva caur mācītāju, bet tā situācija man aizved prom no draudzes. Un es biju 6 gadus prom no draudzes, tāpēc, kad es nebiju atvērts, es nevarēju saņemt. Man bija grūti, man bija smagi, bet Dievs man dziedināja. Dievs man atbrīvoja. Un es varu šodien liecināt, ka tas smagums, kas man traucēja, šobrīd Dievs man ir atbrīvojis no tā. Viņš ir pilnībā atbrīvojis, pilnībā atsvabinājis, kad es pat ilgojos un domā vēlas kaut ko saņemt. Ja? Halleluja! Bet mums jābūt uzmanīgiem ar šo jautājumu. Ļoti lūdziet par draudzi, lūdziet par savām autoritātēm, lūdziet par saviem vīriem. Autoritātes jautājums ir ļoti svarīgs draudzē. Dievs ir kārtība Dievs. Dievs katram ir devis savu atbildību, katram savu autoritāti. Mēs nedrīkst viņus nenovērtēt. Mēs nedrīkstam to. Amen. Bērniem tāds vārds ir, kad vecāki, cik viņi zināja pareizi, viņi lietoja savu autoritāti uz bērniem. Man bija tāda situācija. Es domāju, ka man būs 18 gadi. Halleluja. Es būs brīvs kā putns. Un man nevajadzēs 10 nākt uz mājām. Un es varēšu ar saviem draugiem būt, kur es gribu, darīt, ko es gribu. Un notika nelaime manai dvēselē. 19 gados es atgriezos. Un es nokļuvu zem citas autoritātes. Kurš ir visur, kurš redz visu, kurš zina visu, kurš saprot visu. Un šodien es slavēju Dievu, kad vecāki mani audzināja būt zem autoritātes, augt zem autoritātes, un man vieglāk ir pieņemt Dieva autoritāti savā dzīvē. Amen. Tāpēc, ja tu esi vecāks, lieto savu autoritāti, jo lieto autoritāti un audzē mīlestībā savus bērnus un dar visu iespējamo, lai viņi būtu tie, kas pēc tevīm sekot Kristum. Amen. Halleluja. Atklāsmes 2:21. Tādas nopietnas lietas. Bet Dievs runā nopietnas lietas. Dievs grib mūs brīdināt. Dievs mūs mīl, katru koku, katru stādiņu viņa dārzā. Viņam rūp mēs. Viņš grib, viņš mīl mūs. Viņam nav vienalga, kā tev iet. Viņš tev grib brīdināt laicīgi. Viņš tev grib dot šo laiku, lai tu nepalaid viņu garām. Un te Jēzus saka kāds draudzes vadītājam.
Es devu viņai laiku atgriezties. Tur bija kāda, Tietīrs draudz, Jezabeli, tur bija tāda sieviete, kas mācīja draudz. Viņa mācīja draudz. Un Dievs sacīja iepriekšējos pantos, man pret tevi mācītāji ir tas, ka tu ļauj viņai mācīt. Saprot, tas nav tā, ka mēs katrs var mācīt, ko mēs gribam. Ja, tas nozīmē, ka mēs saskaņo, ko mēs mācām draudzē. Ja mēs esam zem autoritātes, vai ne? Tad mēs pārbaudam, man patīk apustulis Pāvils, viņš, kad saņēma atklāsmu, ziniet, viņš neteica, man ir atklāsme, ko jūs te apustuļi, jūs miesīgo Jēzu redzēsiet, garīgo Jēzu redzēsiet, un man atklāsme ir labāk pa jūsējo. Nē, viņš, kad saņēma atklāsmi, viņš gāja pie apustuļiem, kur bija fiziski kopā ar Jēzu un pārbaudīja, vai tas ir tas pats Jēzus, ko es garā saņēmu, ko es kādu atklāsmu. Atklāsums ir jābūt pārbaudītām, pravietojumiem arī jābūt apspriestiem. Nevar uz vienu cilvēku pravietojumu būvēt savu ticību, vai pateikt vienam cilvēkam, kas tev ir jādara, kas tev nav jādara. Pārbaud savu mācību, pārbaud savu atklāsmu, pārbaud savu pravietojumu, vai viņi ir saskaņā. Dievvārds saka, daudz ir pamācītāji, daudz ir pravietotāji. Tiem, kam nerūp tavu dzīvi, viņi var pateikt jebko tavā dzīvē. Viņam vienalga, vai tu pieņems, nepieņems, kas ar tevi notiksies, un viņš varbūt nemaz nesatiks tev, bet viņš ir pravietis, viņš ir kalpotājs, un viņš iemetīs vārdus tavā dzīvē. Bet labāk uzticies tam, ko Dievs tev ir iedevis, kam rūp tavu dzīvi. Viņš ir devis ganu tavā dzīvē, viņš ir devis mācītāju tavā dzīvē, kurš lūdz par tevim, kurš iestājās, kas sargā tev. Amen. Nenonicini tās lietas, ko Dievs jau ir devis tavā dzīvē. Un tās ir svarīgas lietas. Amen. Un apskaties, ko Dievs brīdina tādam cilvēkam, kas māc to, kas Dievam nepatīk. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Kas ir netiklība? Ne jau fiziskā, garīgā netiklība. Ka mēs runā kaut ko ne to, kas ir vārdā. Ka mēs runā ārpus balans vārdam. Ja? Pārbaudam savus domas, pārbaudam savus atklāsums, pārbaudam šos pravietojumus. Mācamies diskutēt par to, mācamies apspriest, kā Dievvārds saka. Mācamies, vai ne? Pieņem tad, kad ir 2-3 liecības. Vai ne? Un šitās ir brīdinājums. Un iedomājies, tas vārds, ko Ronijs runāja, iedod vēl 1 gadu, iedod vēl laika tam kokam. Es viņu apmēslos, dod žēlastību 1 gadu, un tad viņš nesīs. Un Dievs katram dod laiku. Un tas laiks ir kaut kam domāts. Ja Dievs dod laiku atgriezties, tad tas ir laiks atgriezties. Dievs saka, es jums dziedāju sērīgi dziesmu, tas ir laiks, kad ir jāraud. Dievs saka, es dziedāju priecīgas dziesmas, tas ir laiks, kad ir jāpriecājās. Mums jānojauš, ko Svētais Gars dara mūsu vidū. Amen. Kam ir auss, lai dzird, ko Svētais Gars dara. Ja viņš liek raudāt, tad mēs raudam. Šis ir laiks raudāšanai. Ja viņš liek priecāties, mēs priecājamies. Amen. Izšķirt, kas šis ir pa laiku. Saprast, kas ir šis pa laiku. Amen. Būt nomodā, izšķirt, iztulkot, kas tas tāds ir, kas notiek manā dzīvē. Vai es pareizi saprotu to, kas notiek manā dzīvē? Ziniet, ir atklāsmes, kas tev gribēs atdalīt no draudzes. Ir pravietojumi, kas tev uzpumpēs tev debesīs, un vispārējie būs nepareizi. Ir velns, ir gaismas eņģeļs, un Dievvārds saka, pārbaudiet garus. Ne visi gari ir no Dieva. Pārbaudiet garus, pārbaudiet informāciju. Amen? Pārbaudiet. Ja arī tas ir no Dievvārda, pārbaudi. Kam tas ir domāts? Tāpēc Dievs katram laikam dod savu uzdevumu.
Katrā laikā ir savas lietas. Es atceros arī vienu lietu, man vajadzētu nokārtot ar mācītāju, man liekas, tas bija arī kaut kas tur jāsakārto, jānožēlo vai jāizsūdz vai kaut kas tāds. Un ziniet, tad, kad tu dzirdi tādu aicinājumu no Dieva, tādu iet un sakrasties, sakārtot lietas, un tad es dzirdu rakstvietu, iekarsies un atgriezies. Tātad, ja Dievs saka atgriezties, tad paņem to vārdu un ej un to izdara. Bet tad, kad Dievs saka, ej uz bankomātu, tur būs nauda. Tur jau nav problēmas iekarsties, vai ne? Tu ņem savu ķeseli un skrien un aizmirst pat čības uzvilkt. Un tu jau biji bankomātu. Bet, kad tev jāatgriežas, vai ne? Ziniet, arī tad, kad Dievs ved man atpakaļ uz draudzi, arī tad Dievs man sacīja, Dievs man deva vārdu. Un Jēzus sev iztukšoja un kļuva paklausīgs līdz nāvei. Jūs pat nevar iedomāties, kas tajā paklausībā ir ietverts. Dievam vajadzēja, lai es atgriežos draudzē, lai viņš varētu man uzticēt šo atbildību, būt par mācītāju draudzē. Savādāk es būtu to visu palaidis garām. Es visu būtu salaidis grīstē savā dzīvē. Un viņš neteiks tev 3. soli, viņš tev pateiks 1. soli. Vienkārši seko viņa instrukcijām. Un notiksies tas, ko viņš ir pravietojis. Notiksies tas, ko viņš ir apsolījis. Amen? Pasakiet amen. Pasakiet, ka šis foršs vārds ir amen. Ja? Dievs, man patīk, ka Dievs nav ar āmuru. Svētais gars nav ar āmuru, tikko nepareizi pateicis, šņarts galvu nost. Ja? Uzreiz pa muti, ja? Bet Dievs nav tāds. Dievs dod laiku, ja? Dievs dod mums katram laiku atgriezties. Un ziniet, kas bija tālāk, ja mēs palaižu šito laiku garām? Tā sieviete tika iemest slimības gultā, un viņas bērniem nebija labi. Saprot, ka, ja mēs saceļās pret Dievu lietām, mēs ne tikai sev pāri izdaram, mēs izdaram saviem bērniem arī pāri. Tas ir nopietni. Un mums tas ir jābrīdina vienam otram, viens priekš otru. Ir lietas, ar ko nevar spēlēties. Amen. Pārbaudam. Dievs dod laiku atgriezties, sakārtot, lukturs, atbrīvoties no to, kas traucē. Mums bija vārds šodien, vai ne? Dievs tev grib atbrīvot no to, kas traucē, skriet tā un nolikt to skrējienu. Tu esi radīts skriet. Tu esi radīts skriet līdz finišam kopā ar Kristu. Amen? Tev nav jābūt līdzjūtējiem. Davai uz prieku. Tev jāskrien. Savs skrējiens. Amen? Halleluja. Galvenā lieta, lai tu atceries. Katram lietai ir savs laiks. Tu lūdz par saviem bērniem. Tu lūdz par savu ģimeni. Tu lūdz par saviem radiem. Turpin lūgt. Turpin ticēt. Un Dievs turpinās izdarīt to, ko viņš ir apsolījis. Ja viņš teica, ka viņš izglābs tavu namu, tas viņam nav jāatgādina 200 reizes, viņš arī izglābs tavu namu. Pienāks laiks viens pēc otru, pēc trešo, pēc ceturto. Dievs izglābs tavu namu. Amen? Paliec tajā. Neatdod to nevienam. Amen? Halleluja. Piecelsimies. Halleluja. 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 Halleluja.
Svētais gars māk runāt uz mums. Viņa avis, Jēzus avis pazīst gana balsi. Tu pazīsti savu gana balsi. Viņš uz tevi runās. Personīgi viņš uz tevi runās. Lai ir antēns ārā, lai auss ir atvērts, dzirdēt, ko gars saka draudzē. Ko Dieva gars saka draudzē. Ko Dieva gars saka draudzē. Halleluja. Halleluja. Ko Dievs tev saka sirdī. Ko Dievs tev saka šodien. Nelaid to garām. Negaidi uz rītdienu. Neatstāj uz nākamu nedēļu. Klausies uz kungu. Klausies uz kungu. Tu pat nevari iedomāties, kur viņš tev ved. Tas, ko tu turi, tas nav salīdzināms ar to, ko Dievs tev ir gatavs iedot. Halleluja, tas ir daudz vērtīgāks, dārgāks, brīnišķīgāks. Atlaid lietas, kas tev traucē. Atlaid lietas, kas tev neļauj iet uz priekšu. Kungs, Jēzu. Jā, es saprotu, kungs, ka bez tevs arī to pat mēs nevar izdarīt. Kungs, mēs lūdzam, palīdz mums. Palīdz mums. Atver mums acis un ausis un sirds. Kungs, lai mēs redzam, dzirdam un saprotam. O, kungs, mēs lūdzam žēlastību par šo draudu, žēlastību par draudzes locekļiem, žēlastību par kalpotājiem, žēlastību par mums katru. Mēs lūdzam un pateicamies, ka tu izglābsi mūsu namu. Pateicamies, ka tu vienmēr esi nomodā par savu vārdu. Tu esi uzticīgs savam vārdam. Un mēs pasludinām garīgajā pasaulē. Mans nams būs izglābts. Mans nams būs izglābts. Tu vari pasludināt tieši tagad. To, ko Dievs tev teica, to tu drīkst atraisīt. To tu drīkst aktivizēt. To tu drīkst atbrīvot par savu dzīvi. Halleluja, halleluja. Dievs mīl tev. Dievam rūp tavu dzīvi. Dievs negrib ar prieku nocirst tev, bet Dievs grib vēl iedot gadu tev. Iedot vēl laiku atgriezties. Iedot vēl apmēslot tev. Un dot tev laiku būt auglīgam. Jēzus Kristus vārdā. Būt auglīgam Dieva valstībā. Dievs saka, ja tu nenes augļus, tad no tevs tiek paņemt prom valstību un iedot to rokās, kas nes augļus. Bet Dievs grib, lai tu nes augļus. Un tā kā tu nes augļus, nevar neviens cits nest augļus. Un viņš grib, lai tu esi auglīgs, lai tu esi dzīvs, lai tu esi par svētību daudziem apkārt. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, halleluja. Neesi pārņemts ar to, kas citiem ir jādara. Paprast Dievam, kas tev ir jādara. Halleluja. Ieņem savu vietu, un tad atmoda nāks un būs un darbosies. Tu esi Dievam dārgs, tu esi Dievam vajadzīgs. Dievs negrib pazaudēt nevienu, Dievs negrib atmest nevienu. Dievs liek cerības uz tevim. Dievs tic tev vairāk nekā tu tic Dievam. To Dieva vārds saka. Mīlestība vienmēr tic pašam labākam katrā sirdī, katrā cilvēkā. Tu esi Dievam dārgs, tu esi Dievam vajadzīgs, tu esi Dievam īpašs. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Halleluja. Un paņem šo vārdu veselīgi. Neļaus sātanam mocīt tev. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Tas nav apsūdzībai. Tas nav nosodījumam. Tas ir brīdinājumam. Tas ir aicinājumam. Tas ir tev par labu, tev par svētību, par stiprinājumu. Met malā savu lepnumu, met malā savu augstprātību, met malā savu taisnību. Tas viss traucē. Met malā, Jēzus vārdā. Un saka tā, ar manim, lai notiek pēc viņa vārda. Lai ar manim notiek pēc viņa plāna un aicinājuma. Halleluja, halleluja. O ramamarikia rasakara de geribidikia. O sakara de kia. Halleluja. There is only one God, one King, come on, who reigns over everything. His name is Jesus. His name is Jesus. One life,
cornerstone. His name is Jesus. His name is Jesus. And his